Tā, kas mums ir šeit? Nu, vīna studija, protams, apgalvo, ka tas esot 85. gads, bet, nu, man ir grūti tam noticēt. Nu jā, jo reizēm viņi liek tos datumus, gadskaitļus, lai tā kā, pircējiem būtu interesanti, un viņi domātu, lūk, tas ir tas gads, bet īstenībā tu apgriez otru pusi un ierauga, ka tur pavisam cits gads uzrakstīts. Nu, jā. pat ja smarža man daļai pārliecina. Krustmetlīņa nots tur ir. Es teikšu, ka 85. gads ir ļoti specifisks. Imitēt viņu, es nedomāju, kādam tas varētu izdoties. Smaga glāze no viņa. Bet tas nemaz nav slikti, jo šeit ir diezgan arī silts telpā. Iespējams, ka tas ir saistīts ar to. Nav. Tas nav 85. Man patīk krustmegliņas, bet tur ir kaut kāds balts tukšums tajā visā. Bet es atvainojos, ja ir pretenzijas uz Kabernē un ja tu imitē 85. dari to pienācību. Man patīk šis dizains, piemēram. Tas nevienmēr ir labs rādītājs. Pinot Grigio. Ļoti studentu dzēriens, bet šis ir labs darītājs. Ar viņa pašu autentisko parakstu šeit ir šiltīts. Nu, tas ir tāds akmens viņa dārziņā, man gribētos teikt. Kas mums ir te? Šablī, šodien ir īstā diena priekš tam. Es atliekos vienu notu pamēģiniet, tikai vienu. Pamēģiniet, varbūt vienu. Es nekad neesmu sapratis, kādā veidā viņi izvēlējās vispār likt vīnam skrūvēnos korķīšiem. Tas man šķiet ir dīvaini. Nu, tā ir pornogrāfija, teiksim. Padomājiet. Varbūt es tomēr nogaršošu. Tas bija cerīgāk. Varbūt māmu šokolādu piedāvāt, lai kārtīgas atvienot. Jā, paldies. Un kas ir tas? Tas ir kaut kas interesants. Plastmas. Vai ne? Un izceļas no pārējiem ar izmēru diezgan ievērojami. Jā, tie man šķiet, cik tur ir tilpums. 2 litri? Tas ir drosmīgs gājiens. Jā, un atkal skrojamies korķis. Ziniet, riskanti. Un ārkārtīgi interesants ir tas, ka pudeli ir brūna, nes kāds ir šķidrums iekšpusē. Paceliet, varbūt pret gaisu. Arī brūna. Tas brūna. Kur mums ir norādīts? 4,5%. Un kas tad mums ražo šito tepat Latvijā? Piņķos. Rīgas rajonā. Jā. Tas nosaukums ir tik īpatnējs Botsmanis. Tā ir varbūt kaut kāda atsauce uz, ziniet ko, uz Žaka Pravēra dzejolu. Viņam bija par botsmaņiem, kas dzēra vīnu, atcerieties? Un skatījās tālē. Jā, varbūt tas ir saistīts ar to. Jā, bet tā gropa, kas ir pa vidu tieši starp šiem 2 litriem. Viņi tik ļoti labi ieguļ roku. Vai es varu pamēģināt? Bet man liekas, ka es zinu, kas tas ir. Vai jūs esat pazīstams ar terminu divcis? Jā, man arī, es esmu dzirdējis arī par dvuļu. Dvuļa tas ir rusicisms, bet ar šo pašu sakni, kas ir no 2, tad ir 2 litri, vai ne? Vēl viens apzīmējums ir ciska, jo nedaudz atgādina augšstilbu muskuli. Jā, un arī jūrnieku limonādi ir dzirdēts. Jūrnieku limonādi, tas saskan ar Botsmanu. Vai ne? Tieši tā. Eleganti. Arī poģeznieks. Tāpēc, ka saistībā ar dzīvumu nav ieejām. Es esmu dzirdējis arī raķete. Vizuālās līdzības ar raķeti. Un tāpat arī balons. Vai arī vienkārši plēvi, ņemot vērā to, ka tā ir plastmas. Jā. Vēl jau arī bamslis ir tāds nedaudz sarežģītāk atšifrējums apzīmējums. Jo viņš tā kā šunkājās. Un vai tik tur nebija arī atvasinājums, kas tālāk iziet un kas sauc viņu par bamburīm? Arī. Un tas ir Liepājas. Liepājas, ne? Nu ko, varam vaļā? Droši vien, jā. Tas bija pārsteigums. Jā. Tad neliels ar tādu salūtu svētku. Jā. Un ja šitā saspiež, tad sanāk tāds putu stabējuši tāds. Jā, kalniņš. Putu kalniņš. Šaudbīgi. Vai mēs viņu liesim glāzi? Nē, es domāju, ka viņš ir jākonsumē tāpatās vien. Nu, pamēģinām. Jā.
Alle Menschen würden Brüder, Tochter aus Elysium. Und es schade, schade. Ļoti atspīdzinoši. Un tās mažas nepatīk. Jā.